Labvakar, ir 18:31 minūte, raidījums Piespēle, studijā Inīta Kresa. Mēs šeit studijā runāsim par to, ko darīt ziemā, kamēr sniega vēl nav, bet sportot gribās. Un studijas viesis mums ir šovakar Raimonds Elbakjans. Labvakar, un Māris Šleziņš. Labvakar. Raimonds street basket līderis un ziemas pasākuma sērijas Geto Basket Winter Edition rīkotājs, un rudenī nāca arī klajā ar paziņojumu, ka Geto baskets būs visur ar mērķi, lai apvienot visas ielu kultūras. Savukārt Māris, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības valdes priekšsēdētājs. Vai jūs varat apliecināt, ka tā iecerē, kas bija augustā, šķiet, mēs pirmo reizi tikāmies, runājām par to, ka ielu kultūra Latvijā ir jāapvieno, ka ir jārada jauniešiem te interese, un pirmais pasākums, kas bija Skonto novembrī, apliecināja, ka, pāri pa 100 basketa komandas, bija, ja nemaldos, pāri pa 100 arī dejotāji, kas startēja, un ne tikai. Patiesībā bija ļoti liels prieks tiešām redzēt tik lielu atsaucību no jauniešiem. Patiesībā es pat varbūt nebiju tā gaidījis tik daudz jauniešu, kad būs gan šajā basketbolā, ņemot vērā, kad ir sezona un reti jau kurš treneris ļauj spēlēt streetbolu, tīpaši vēl sezonas laikā. Arī dejotāji, kad spējām sapulcēt vairāk nekā, bija 137 dejotāji, tur dažādās grupās un tā tālāk. Patiešām rezultāts labs, tāpat arī uz boksu atnāca ļoti daudz cilvēku un atbalstītāji. Arī, teiksim tā, noklājām tās auditorijas, kuras līdz šim nespējām piesaistīt. Māri, par ielu vingrošanu. Jūs esat ielu vingrošanas speciālists, vai tā ir tāda jauna moda šobrīd, ko jūs mēģināt Latvijā ieviest, jo man savu laiku bija iespēja būt Zviedrijā uz ielu vingrošanas tādu festivālu. Tur gan jauni, gan veci, ja pensionārus ieskaitot baltās īsās formās, nekautrējās iet ielās un vingrot un, protams, par savu naudu piedalīties. Vai tas ir kas līdzīgs, vai jūs vairāk tā kā uz tādu ķermeņa kultūru? Ja mēs vairāk strādājam uz ķermeņa kultūru, uz garīgo un fizisko attīstību, un vairāk tas tendēts, pašlaik tas vairāk tendēts uz jauniešiem. Tas ir kaut kas pavisam jauns. Jo mums Latvijā ir daudz puiši un daudz jauniešu, kas ar to nodarbojas, bet uz doto mirkli tā, kad mēs esam uzsākuši tādu kustību, kas varētu aptvert visus Latvijas reģionus, visus jauniešus, kam gribās attīstīt sevi, bet kuriem nav iespēja, teiksim, apmeklēt trenažieru zāles, vai kam vienkārši ir neilgs brīvs laiks viņu dzīvē, kur viņi var veltīt sportam, nebraucot, nekur nedarot, ietot vienkārši ārā pagalmā, trenēties, darīt, attīstīt sevi, teiksim. Tātad tā priekšrocība bez liekiem naudas tēriņiem ir iespējams pašam sev pilnveidot un tikai tas ir ļoti demokrātisks ja? Sporta veids, ļoti, teiksim, viņš neprasa nekādas ieguldījumus. Vai jūs tā kā vairāk arī prezentēsiet šo pasākumā, savu vingrošanu, jo tas jau ir bijis pirmajā reizē un tagad papildināsiet ar kaut kādiem citiem? Tātad šajā pasākumā pirmkārt, mēs rīkosim sacensības, mums ir ļoti daudz interesantu gribētāju, kas grib nākt un trenēties, un arī kas jau nāk pie mums un trenējās. Ja 2 reizes nedēļā mēs taisam treniņus kopējos priekš visiem un taisīsim arī vairāk treniņus, un mēs dosim iespēju tiem jauniešiem nākt un parādīt sevi. Un tie, kas jau ir pieredzējušāki puiši, mēs taisīsim tieši tādu grandiozu šovu, jo visi tagad ir lielā, labā formā. Visi grib sev parādīt, visi ir ļoti satrenējušies, un būs no sākuma šovs, būs sacensības, būs iespēja jaunajiem talantiem parādīt sev. Uztaisīsim tādu vienu lielu, teiksim, tādu grandiozu sanākšanu, kad visi sanāk kopā un parāda visiem klasi. Labi, paldies, ka atnācāt, lai jums izdodās šis pasākums un ne tikai. Priecīgs Ziemassvētkus. Paldies, ka klausījāties. Paldies. Rīta Kotā un Raimonds Elbakjans, Māris Šleziņš, raidījuma Piespēle viesis, lai izdodās vislabāk.